Sveiki, dārgie, sveiki! Sveiki visiem! Šis būs taro izlikums novembra mēnesim, un šis konkrēti izlikums būs zodiaka zīmēm auni. Tātad, ja jūs pēc ascendenta esat auns vai jums mēnesis atrodas aunā vai arī saulīte atrodas auna zīmē, tad, dārgie draugi, šis ir izlikums jums. Novembris mums būs ļoti interesants mēnesis, jo novembrī mums mainās karmiskie mēzgli. Tātad Rahu pāries uz zivtiņām, bet Ketu, kas ir mūsu karma tātad no pagātnes, Ketu pāries jaunavās. Un mūs gaida ļoti lielas tādas izmaiņas, nopietnas izmaiņas uz pusotru gadu. Un šīs izmaiņas, viss, kas ar mums dzīvē notiks, tas viss atstās, ziniet, tādu tendenci uz 18 gadiem. Tā kā esat gatavi, ja, ziniet, vēl tur ir tāds moments, kad, ja pārējās planētas iet tur auni, vērši, dvīņi, kas tur ir pēc kārtas, ja, viņi iet tādu to ciklu, tad Rahu un Ketu tie ir tādi, ziniet, revolucionāri, un viņi iet pretēji. Tātad viņu cikls sākās ar zivīm, tātad viņi iet pretēji pulksteņu rādītāju virzienam, un tāpēc notiek dažādas interesantas lietas mūsu dzīvē, jo par to ir atbildīgi gan Rahu, gan Ketu. Tās ir tādas ēnu planētas. Bet astroloģisko prognozi es ierakstīšu mazliet vēlāk. Šī būs prognoze auniem uz novembra mēnesi. Nu, ko, mīļie auni, aiziet? Šodien izmantošu 4 kāršu kavas. Tie, kas skatījās mani Facebookā, redzēja, kad man gribēja arī kaķīts mans piedalīties, bet mēs tā draudzīgi sarunājam, viņa man guļ uz gultas un ļauj man šeit krēslā sēdēt. Tā kā, dārgie auni, skatāmies, kas tad jūs sagaida novembra mēnesī. Sākšu es ar klasisko Radiant Weight, jā, tā ir Rider Weight klasiskā kāršu kava, tāda Radiant, viņa tāda spilgta, tādās krāsainas krāsas viņa ir, un būs 2 kārtas no katras kāršu kavas. Tā kā, mīļie auni, skatāmies, ko tad jums novembris rāda, ko tad jums taro kārtas novembrī parādīs. Tā, pirmā kārts auniem. Vau, 7 ziržļi, 10 ziržļi. 10 ziržļi tā ir kārts, kas rāda, kad iespējams novembra mēnesī jūs sajutīsieties, kad uz jūsu pleciem ir par daudz kaut kas uzkrauts. Jums jau, ziniet, ir tā, ka varbūt jūs esat tur kādu savu ideju gribat īstenot, ja, tad ziniet, ka nav laiks padoties, vēl mazliet pieliekat pūles un tūlīt jau tas mērķis arī būs sasniegts. Šī ir kāds arī, kas var rādīt, kad iespējams darbā jums tur pa daudz ir pienākumu uzlikti un jums jau ir pagrūti kaut ko darīt, vai arī ģimenē. Ja jums ir vajadzīga palīdzība, droši prastiet, neklusējiet, ja, jo, kā es vienmēr saku, neviena pienākums nav ielīst jūsu galvā un nolasīt jūsu domas vai arī saprast, kā jūs jūtaties. Ja jums ir par grūtu, tad tā arī sakiet. Mācieties tā kā deliģēt, ziniet tos pienākumus, neuzkraujiet visu uz sevi. Nestiepiet visu, ja, jo dažreiz tiešām ir jāmāk pateikt un palūgt palīdzība un nevis būt tādam pasaules glābējam, kad es visu vāru, ja tur neskatoties ne uz ko, lai arī jūs esat tāda ugunīga un enerģiska zīme, bet dažreiz arī jums ir vajadzīga palīdzība. Tā kā nebaidieties prasīt un neuzņemieties par daudz novembrī. Tā, auniņi, otrā kārts. Kas tad jūs gaida vēl? Vēl būs 3 ļoti skaistas kāršu kavas. Tagad skatāmies, ko tad mums klasika rāda. Vecākais arkāns tiesa, taisnā tiesa. Nu, ziniet tā tad tiešām novembrī var notikt kaut kas tāds, kad, ziniet, viss nostājas savās vietās. Kad, ja jūs tur esat cītīgi strādājis, redziet, šeit ir 10 ziržļi, ja, tas ir, kad jūs tur ļoti enerģiski un tādi aktīvi esat, ja, tad jūs tiksiet pamanīts un novērtēts un viss būs tā, kā tam ir jābūt, un jūs saņemsiet visu, kas jums pienākās. Šis ir vecākais arkāns, un tā ir tāda nopietna kārts, kas rāda tiešām, kad novembra mēnesī varbūt jūs tiešām, ziniet, sapratīsiet, kad kaut kādas dziļas tādas nopietnas izmaiņas būs jūsu dzīvē, un visi lēmumi, kurus jūs pieņemsiet, visi būs balstīti uz tādu apzinīgumu, ja, kad jūs gribēsiet kaut ko savā dzīvē mainīt, jo, kā es teicu, būs tādas ļoti kardinālas izmaiņas, un iespējams šeit tiešām, ja,
kad būs laiks parādīt, jā, beidzot parādīt, kas jūs esat, uz ko jūs esat spējīgs, un lai kaut kādu pamatu ieliktu uz to pusotru gadu. Tā kā tādas tiešām nopietnas izmaiņas jums ir gaidāmas novembrī. Tā otrā kāršu kava mums būs jūsu visu iemīļotā, visi, kas skatās Zvaigžņu ciparnīcā Facebookā, jā, tad jums visiem ļoti arī šī kāršu kava patīk ar Kanum Taro. Tad nu paskatīsimies divas kārtas no šīs kāršu kavas. Ko tad viņas mums rāda, kas tad jums tauniņi mīļie novembrī ir gaidāms, kas jūs sagaida novembrī, vēl kādi notikumi interesanti. Tā, vau, vecākais arkāns tornis. Nu, ziniet, tornis, tā ir kārts, kas norāda, ka novembrī jūsu mēnesī var notikt kaut kādas izmaiņas, uz kurām jūs pat nesat gatavi, ja? Tas ir kaut kas, ko jūs nekad nevarat ieplānot, ja? Tāpēc, ja jums ir kaut kādi nopietni pasākumi vai tur paredzēti kaut kādi nopietni, varbūt jūs tur kaut kur braucat vai kaut kādi pārbaudes darbi jums ir gaidāmi, ja? Tad vai tur kādi kontrakti nopietni jāparaksta, vai tur kādas tikšanās ar cilvēkiem, vai jūs ceļojumā kaut kur braucat, tad, ziniet, vienmēr turiet plānu B. Šī kārta ir tāds ieteikums, kad būtu labi, ja jums būtu arī plāns B, kā rīkoties, ja nu gadījumā kaut kas notiek, ja? Un vēl labāk būtu, ja jums pat būtu plāns C. Jo tornis tas ir kaut kas tāds, kad, ziniet, pēkšņi kaut kas sabrūk, kaut kādi jūsu plāni. Var notikt kaut kādas situācijas, kurām jūs nu nesat nekādīgi gatavi, ja? Attiecībās arī šeit var būt tā, kad pēkšņi jūs kaut ko uzzināt, kaut kas jūsu dzīvē notiek tāds, kas, ziniet, tā burtiski, kā es saku, nogāž mūs no kājām, jā, un kad mums ir vajadzīgs laiks, lai mēs atkal to torni atjaunot, atkal spētu nostāties uz kājām. Tādi notikumi, kas varētu būt tādi, ziniet, tas kā zibens no skaidrām debesīm, jā, kaut kas tāds varētu novembrī notikt, tāpēc esiet gatavi kaut kādiem tādiem krastiem pavērsieniem, kaut kāda situācija izmaiņa, vai nu tur, piemēram, jūs tur kaut kur aizbraucat un plānojat kaut kādu braucienu un pēkšņi lietus sākās, jā, un jums tur nav lietussarga, piemēram, līdzi, nu tas arī tā var notikt, tas nenozīmē, ka tagad burtiski tur, es nezinu, tur apgriezīsies pasaule ar kājām gaisā, ja, bet tie pat var būt līdz tādām sadzīviskām lietām, ja, vai jūs tur vārat ēst un jūs tur kaut ko aizskatāties un jums pēkšņi tur paņem kaut kas piedeg, ja, vai, nu, ziniet, tas ir, kad, piemēram, tur kanalizācijas trūba plīst un tagad visi, nu, tur skrien ar tiem maisiem, bet ar spaiņiem, ar slotām un vāc visu kopā un cenšas visu saglābt. Nu, tas ir tādā, teiksim, tādas situācijas var būt. Otrā kārtas – kausu karalis. Kausu karalis tas ir tāds emocionāls vīrietis, iespējams novembra mēnesī, varbūt jūsu vīrs, jūsu mīļotais cilvēks, ziniet, tā vēlēsies par jums vairāk pārūpēties, tā izrādīt savas emocijas, savas jūtas, vai arī jums būs darīšana ar kādu cilvēku, ja, kas ir tāds stiprs un tāds emocionāls. Varbūt kausu karalis, tas var būt arī psihologs, piemēram, jā, varbūt jūs tur ejat uz kādu konsultāciju, vai jums tur ir kāds padoms varbūt vajadzīgs. Tas var būt arī jūsu tēvs vai jūsu priekšnieks, jā, ja jums tur ir tāds labs un priekšnieks, pie kā jūs varat vērsties, kurš ir, nu, tā kā gatavs jūs uzklausīt, izklausīt, ja kaut kādu jūsu tur bēdu vai jums tur kaut kādas, teiksim, varbūt, kad jūs tiešām redzat tie 10 zīžļi, ja, kad jūs saprotat, ka jums ir varbūt pienākumi darbā par daudz tur uzlikt un jūs netiekat galā, tad varbūt jūs iesiet runāt ar savu priekšniecību, ja, nu, lai kaut kā tur tā kā mazliet tā sadala arī uz citiem kaut kādus pienākumus. Bet, nu, šī kārts ir tāda ļoti laba tādām emocijām, ja, tāda emocionāla kārts un tā kā tāds emocionāli tāds patīkams arī mēnesis jums būs ar tādiem patīkamiem emocionāliem pārsteigumiem. Tā, un trešo mēs paņemsim to zeltītais karaliskais taro. Kā es smējos no zelta, šeit nav ne grama, bet kārts ir ļoti skaists. Es domāju, ka jūs jau esat kādi, kas skatījās kaut kādu izlikumu. Man šķiet, man bija Zvaigžņu ciparnīcā, tad tur jau bija šīs kārtas. Un paskatīsimies, ko tad šīs kārtas jums rādīs zeltītās. Es atstāju beigās tādas, ziniet, tādas zelta sudraba visas beigām atstāju. Tā, pirmā kārts jums divi zobeni, tā ir kārts, kas rāda,
kad jums nāksies novembrī kaut ko apsvērt, kaut ko domāt, vai nu būs kāda situācija, kura, ziniet, kad jūs gribēsiet tā kā pastāvēt malā un padomāt, ja jūs negribēsiet iedziļināties visā tajā. Tāpēc šī kārts ir tāda, ziniet, kad varbūt ir kaut kāda situācija, kad jūs negribat pat neko redzēt, jūs esat tā koncentrējies uz to, tā ieciklējies uz to, kad jūs negribat, ziniet, noņemt, redzēt, šeit ir tādas tā kā brilles, tur tā meitenei uz acīm, ja? Kad jūs negribat pats redzēt, ja varbūt jums ir bijis kāds strīds un tagad tas cilvēks nāk pie jums tur tā kā izskaidroties, vai nu tas ir attiecībās vai darbā, vai jebkādā citā tur, teiksim, saskarē ar kādu cilvēku ir noticis kaut kāds strīds, un jums tagad cilvēks nāk atvainoties, bet jūs esat tik vien ieciklēts uz to, ko viņš jums ir pateicis, ja? Varbūt tas ir jūs kaut kā sāpinājis, kad jūs pat negribat ne redzēt, ne dzirdēt, un jūs tikai tā domājat, kā viņš man varēja tā pateikt, un vai es esmu to pelnījis, ziniet, tāda sevi žēlošana. Bet šī kārtas norāda uz tādu izvēli, ja, kad jums būs jāizdara arī kaut kāda izvēle novembra mēnesī, iespējams būs jāizdomā, kaut kāds lēmums jāpieņem, ja, tā kā varbūt iespējams ar to torni kaut kas šeit ir saistīts, ka jūsu plāni kaut kādi tur pēkšņi izjūg, ja, un jums tagad ir jādomā, kā tagad rīkoties, un jūs tā pilnīgi tā koncentrēties uz to un domājat, ko man tagad darīt, kā man šo situāciju atrisināt. Tāda lēmuma pieņemšanas kārtas. Divnieki tas vienmēr norāda uz tādu kaut kāds, kad ir jāizdara kaut kāds lēmums. Ja, tāds. Nu, šeit ir konkrētajā gadījumā kaut kāds jāpieņem kaut kāds lēmums, jāizdomā kaut kāds rīcības plāns, cits, ja jums tur tas tornis izjauc kaut kādus tur notikumus, ja, un kuriem jūs nebijāt gatavi, tad iespējams būs kaut kas jauns, kaut kāds plānu B varbūt apdomājat, ja, kā rīkoties. Tā, un otrā kārts no šīs kāršu kavas monētu karaliene. Nu, ziniet, ar finansēm jums viss būs kārtībā. Izskatās, ka jums tur darbā būs daudz kaut kādu, varbūt kaut kādi fiziski būsiet tā, tā aktīvi strādāsiet, ja, un varbūt arī tāpēc ar finansēm jums būs kārtībā viss un tāda stabilitāte, jo monētu karaliene tā ir tāda sieviete, kura pārvalda finanses. Vai arī varbūt jūs iesiet pie kaut kādus finansiālus darījumus, noslēgsiet, ja, vai nu tur, ziniet, kaut kādi dokumenti finansiāli jums ir jāparaksta, vai jūs iesiet, ja jums ir savs uzņēmums, ja jūs tur strādājat uz sevi, varbūt jums jāiet pie jūsu grāmatvedis, tur kaut kādu papīru jāparaksta, ja tur kaut kādas finansiālās atskaites ir jātaisa. Bet šī ir tāda stabila finansiāla kārts, kas rāda, ka finanses jūs mācēsiet pārvaldīt un nekāds finansiālais kraks, vismaz šeit tas tornis jums nu tiešām neko finansēs, viņš jums tur neizjauks, tur neizsitīs no sliedēm ārā, nesajauks jūsu plāns un iespējams, ja jūs kaut kādu lēmumu varbūt pēc tie divi zobeni, kur ir, ja jūs tagad domājat, kā tur labāk tās finanses, varbūt plānojat kaut ko, ja, varbūt šī kārta var izspēlēties jums tā, kad jūs tur plānojat kaut ko, varbūt jūs gribat pirkt kaut ko, ja, un jūs tur esat aktīvi strādājis un iekrājis to naudiņu, un tagad jūs gribat kaut ko nopirkt, un jūs tur varbūt vēršaties kaut kur pie, nezinu, tur bankā iet kaut kādas papīrus parakstīt, ja, vai nu tur esat izdomājis kaut kādu īpašumu iegādāties, vai nu, mazums, kas tur var būt jums, ja, katram tā situācija savādāka, bet, nu, tāda finansiāli stabila kārts, kas rāda, ka ar finansēm jūs ļoti labi mācēsiet finanses ļoti labi pārvaldīt un tā kā iekrāt un ietaupīt, un tāda finansiālā stabilitātes kārts šī ir. Nu, jauki, mīļie, auni, jā, es tik daudz tos video rakstu un vēl visādi privāti izlikumi man jau jūg brīžiem. Tā, kas tad nākošā kārts jums ir no šīs? Nē, šeit jau bija, mēs ņemam nākošo kāršu kavu, redziet, kā es jau te aizrāvēs, gribēju jums vēl trešo kārtu, bet, nu, ja jau viņi gribēja sprukt ārā tā trešā kārta, tad paņemsim vēl no šīs kāršu kavas vēl trešo, ja jau nu es te tā iesāku cītīgi maisīt tās kārtas, un tad vēl pēc tam paņemsim no vēl vienas kāršu kavas. Nu tad, Auni, jums bonusā trešā kārtas vēl, vecākais arkāns nāve. Nu, laikam tieši tāpēc arī viņa nāca, gribēja vēl vienu kārtas, kas norāda, ka, ziniet, novembra mēnesī jums tiešām būs kaut kas, kad jūs no kaut kā atvadaties, ja, un kaut kas jauns pilnīgi ienāk jūsu dzīvē. Iespējams, redziet, tas tornis, viņš kaut ko pilnīgi izmainīs jūsu dzīvē, kad, ziniet, šī kārts nav ļauna, nevajag no viņas baidīties, ja, no tā nosaukuma, kad tā ir nāve. Nāve, tas ir, ziniet, tā ir tāda transformācija, kad mēs atstājam kaut ko, mēs atvadamies no kaut kā, kas jau ir tā kā
ziniet, izdzīvojis savu laiku, jā, vai nu tur ir kaut kādas, iespējams, kaut kādas atvadas no kāda cilvēka vai šķiršanās, vai jūs dodaties kaut kur projām, jā, tagad varbūt jūs izdomājat kaut kur braukt tur citur uz ārzemēm, kaut kur dzīvot vai ko, un tāpēc jūs arī tur, zināt, tur domājat, tāpēc tie divi zobeni bija, jā, varbūt jūs pārceļaties uz kādu citu valsti, vai nu jūs tur braucat kaut kur citur tiešām dzīvot, vai nu arī pat nav obligāti uz ārzemēm, jā, varbūt jūs tur mainat darba vietu, jā, un tas ir pilnīgi jauns kolektīvs, jūs tā kā atstājat to iepriekšējo darba vietu ar visiem tiem draugiem un kolēģiem tur aiz muguras, un tagad jūs ieiet tā kā jaunā kolektīvā, jā, šī kārts var norādīt uz tādu, tā ir tāda transformācija kārts, jā, arī, teiksim, jums kā cilvēkam personīgi tas var izstrādāties, kad jūs saprotat, kad varbūt sākat domāt vairāk par kaut kādu dzīves jēgu, ja, jo, teiksim, ja tagad rahu ies tajā tajā, es atvainojos, zivīs, ja, tad tā priekš jums ir 12. māja, tas ir abstraktajā horoskopā, un tā arī tas ir jūsu kartē, tad jūs tā varbūt vairāk tiešām varat sākt aizdomāties par kaut kādu dzīves jēgu, jā, padomāt, kāpēc jūs vispār šeit dzīvojat, kāda ir jūsu loma, kādas ir jūsu, teiksim, dzīves vērtības, ja varbūt tas ir tāds, kad jūs ieskatāties dziļāk pasaules kaut kādos likumos un visuma likumos, ja, tas ir tādā nozīmē, ja. Tas nenozīmē, šī kārts viņa nenorāda uz fizisko nāvi, tā kā par to nevajag baidīties, ja, dārgi jauni, un kā es teicu, ja jums rahu pāries 12. mājā, tātad zivīs, un tas var būt arī tā, ka jums izspēlēties, kad jūs tiešām sāksiet aizdomāties, kaut kā varbūt ar meditācijām nodarboties vairāk, nu par kaut tāda iekšējā transformācija jūs tā arī var būt. Tā kā par to nevajag baidīties. Redziet, kāda jauka kārts pat izprasījās jums vēl papildus. Tā, un tagad būs ļoti skaisti, kāršu kāva mistiskie momenti, arī man viņi ļoti patīk, un jūs arī viņu esat redzējuši kaut kādos manos izlikumos. Tā kā paskatīsimies, ko šī kāršu kāva rāda. Ja tā bija zeltītā, tad šī ir, redziet, sudraba, bet šeit nu tiešām ir sudraba, tādas maliņas, ja. Ziniet, kad katram mākonim ir sudraba maliņa, ja, vai zelta, kāda tur bija, neatceros jau to bērnības dejolīt vairāk. Tā, mīļie, nu man viena kārts jau atgriezās, un tad viņa, lai arī būtu 4 zobeni. 4 zobeni tā ir kārts, kad jūs gribēsiet tiešām, ziniet, pabūt vienatnē, padomāt, pārdomāt, ja. Tāpēc varbūt arī tas vecākais arkāns nāve jums parādījās, kad iespējams tiešām jums kaut kādas iekšējas transformācijas būs, un jūs gribēsiet pabūt tā kā vienatnē, vairāk pārdomāt, kaut ko izdomāt. Vai arī šī kārts var norādīt, kad iespējams jums ir jāiet pie kādi ārsta apmeklējumi ir vajadzīgi, ja zobeni tas ir kaut kas tāds ass un tāds griezošs, durošs, ja. Varbūt jūs iesiet uz kaut kādām kosmētiskajām procedūrām, ja, tur kaut kādus tur pie kosmetologa, kaut kādas tur injekcijas taisīt vai nu, vienalga, ko vien var izdarīt pie kosmetologa. Vai nu pie zobārsta iet, un jūs tur esat nobaidījies, un tagad domājat, ja kā tas būs. Un tas tornis varbūt parāda, ka beigās nebūs tik traki, kā jūs esat iedomājušies, jo man meita nesen bija pie zobārsta, viņa teica, es ļoti baidījos, viņa saka, bet tagad tas ir viens no maniem mīļākajiem ārstiem zobārsts, ja, jo ļoti labi, ļoti svarīgi ir atrast savu tādu īsto ārstu, kuram jūs uzticaties, un ne tikai ārstu, ja, cilvēku, kuram jūs uzticaties, un kad zinat, ka tur viss būs labi un nenodarīs pāri jums. Un tātad šī kārts arī viņa norāda uz to, ka jūs varat, vai nu jūs apciemosiet slimnīcā, varbūt kādu cilvēku, ja, kurš tur varbūt vai nu kāds ir saslims, un jūs tur tagad domājat, kā viņš tur jūtās, un jūs tur palīdzat un apciemojat un rūpēties par kādu, ja. Šī ir tāda miera atpūtas kārts, ja, kad cilvēks ir tāds, viņš guļ un viņam ir gribās pabūt ar sevi un ar savām domām un padomāt. Vai nu arī tiešām jūs tur, tā kā, ziniet, vai nu atvaļinājumā jūs dodaties un jūs vienkārši guļat un neko nedarat un atpūšties no tiem 10 zižļiem, ja, varbūt tāds, jo dažreiz arī jūs esat ļoti enerģiski zīme un tādi, ziniet, tādi, kas mīl iet un neskatoties ne uz ko tā cīnīties, un tādi mērķi jums ir tādi augsti, un jūs tiecaties pret viņiem, pie viņiem, uz viņiem. Un tad, jā, tas var būt arī tā, ka arī jūs nogūstat, un jūs varbūt tiešām novembrī izdomāsiet, viss es vairs negribu šitos 10 zižus stiet, es gribu mazlietiņ paslinkot.
Tā, un otrā kārts no šīs kāršu kāvas, dārgie auni, 6 monētas. 6 monētas, redziet, arī finansu kārts, kas arī rāda, ka novembrī, ja jums būs vajadzīga kaut kāda finansiāla palīdzība, atbalsts kaut kāds, jūs viņu saņemsiet. Iespējams, tiešām jūs varat saņemt kaut kādu piemaksu darbā, jā, par kaut kādu labi padarītu darbu, kad priekšniecība jūs tur novērtē, jūs esat tiešām tā aktīvi, tā enerģiski strādājis, un viņi redz, ka jūs esat tiešām nopelnījis to piemaksu, kaut kādu prēmiju, ja. Tas ir tāds, kad jums kāds kaut ko, teiksim, iedod, uz ko jūs pat nebijāt cerējis, ja. Tā ir tāda atbalsta, finansiāla atbalsta kārts. Vai arī, ja jums kāds griežās pēc palīdzības pie jums, jo jums atcerieties, jums šeit bija tā monētu karaliene, ja? Iespējams, kāds var lūgt palīdzību finansiāli, jums varbūt jūsu bērni, ja? Jo jūs kā mamma, ziniet, mēs vecāki bieži vien gribam palīdzēt saviem bērniem, lai viņu dzīves būtu tādas labākas un materiālā ziņā tādas stabilākas. Un varbūt jūs izdomāsiet novembrī, ka jūs varat atļauties palīdzēt saviem bērniem, vai nu tur, ja nu ir kāda iegāde vai kaut kādi tur finansiāli tādi tēriņi, kas nebija bērniem ieplānot, un jūs tur varat palīdzēt, tad jūs arī varat tieši būt tas cilvēks, kurš palīdzēs, ja? Bet šī ir tāda finansiālās palīdzības, finansiālā atbalsta kārts. Un ko, mīļie, izskatās, kad viss, redziet, cik ātri pagāja, viss jūsu skaistais izlikums ir izlikts. Tā kā, mīļie auni, es jums novēlu ļoti labu novembri, lai jums novembrī tiešām, lai jūs tā aktīvi pastrādājat, bet neaizmirstiet arī atpūsties, jo atcerieties, darbam ir ļoti tāda laba īpašība, ka viņš var beigties kādreiz, ja? Bet pasaudzējiet savu veselību. Un starp citu, redziet, man uz palodzes šeit sēž viens tāds rudenīgs rūķīts, ķirbi padusē. Es viņu vakar ieraudzīju, es nevarēju atturēties, es viņu nopirku, viņš nu tik vien mīlīgs tāds foršs ir. Un blakus viņam tur sēž tāds mājas gariņš, ja, krieviski tas saucās damavjonak, ja jūs kāds skatāties manus video, arī krievu valodā varat paskatīties, tur es arī par viņu stāstu. Es šo rūķīti, to skaisto, to mājas gariņu, man viņu uzdāvināja, kad es Londonā vēl dzīvoju, viena sieviete, un tur ir tāda plāksnīte ar uzrakstu udači, ja, nu tā kā veiksmes novēlējums. Un tāpēc es viņus pauzsēdināju tev uz palodzes, ja, lai viņi mums arī atnes veiksmi, un tāpēc arī es jums novēlu veiksmi ar diviem saviem tiem jaukajiem palīgiem, lai jums novembris ir tiešām tāds enerģisks un mīlestības piepildīts, jo sākās rudens laiks, un ziniet, visi vasaras darbi, visas skriešanas jau būs izskrietas un apdarītas, un tāpēc pacentieties varbūt tiešām, kur bija tie zobeni, ja, un tā nāve, kur tās kārtas jums rādīja, pacentieties varbūt vairāk padomāt par sevi, jo, ziniet, lai arī cik jūs aktīvi esat, ja, ir jāmāk arī sevi mīlēt un parūpēties par sevi. Tā kā, mīļie auni, lai jums ir veiksmīgs gan finansiāli, gan mīlestības jomā, gan jebkurā jomā, lai visas jūsu cerības novembrī piepildās. Un paldies, ka skatījāties, un tiksimies atkal drīz nākošajos izlikumos.